Nominācijā par ilgspējīgu saimniekošanu izvirzīta Kristīne Sprūča. Līdz mūsu mežam, līdz tam, kāds viņš ir šobrīd, un arī kādu es jau viņu redzu, katrs kā vecāks, arī kad mēs audzinām bērnu, mēs jau redzam gara acīm, kāds viņš būs. Un līdzīgi es sajūtos par mūsu īpašumu, par mūsu mežu. Es vairs neredzu tikai varbūt eglītes, kuras ir man līdz viduklim, vai melnāksni, kurš jau sniedzas man pāri galvai, vai varbūt priedīti, pie kuras vēl jānotupjas. Es jau redzu, kā viņi ir koki, ar kuriem es varu iet un kuri šalts. Un, manuprāt, sakopts mežs ir tāds, kuru tu pazīsti. Un man lielākais lepnums ir tas, ka šis īpašums ir mūsu dzimtas, ka tas nav arī aiz manis stāv milzīga komanda, milzīga ģimene. Tas ir tas mans lielākais lepnums, ka mēs varam kopā to darīt. Un tad tam ir jēga, un tad tam arī ir piepildījums un beigās arī prieks.